visiem! Šodien tāds galīgi neplānots izbrauciens. Man draugs palūdza, lai viņu aizved līdz Limbažiem, viņam tur darīšanas no Cēsīm. Un kamēr viņš tur pa darīšanām, es izdomāju, ka jāpaņem līdzi fotoaparāts un jāizbrauc tepat tās Limbažu pusē, pameklēt kaut kādas vietas, kur pafotografēt. Atradu vienu purvu, tepat netālu no Limbažiem, un vienu purvu ezeru. Tā kā aizbrauksim uz turieni, pastaigāsimies, pafotografēsim, palidināsim dronu. Kaut kā tā. Protams, paņemšu tevi līdzi, un tad jau skatāmies, kā mums tur ies. Esmu atbraucis uz Purezeru. Tepat viņš man aizmugurē ir. Te tāda forša laipiņa, atpūtas vieta, kur pasēdēt, padzert kafiju, uzēst kādu maizīti. Jā, Purezeram apkārt iet tāda taka, teiksim tā, no dēļiem uztaisīta. Tā kā jāiziet par to. Tā kā jāiziet tai cauri. Un cerams, ka izdosies arī kaut kādas bildes safotografēt. Tā kā jā. Labi, dodamies. Ejot te pa Purezera dabas taku, nu jāsaka godīgi, diezgan skaista te tā apkārtne. Jā, tāds purviņš blakus, priedes, otrā pusē ezers. Ļoti burvīgi. Ideāla vieta pastaigām. Forši te tādas dēļu laipiņas sataisītas, pa kurām iet. Pasmuko. Sen te nebija būts. Bet, nu, jebkurā gadījumā bija vērts atbraukt. Tā jau viss šodien ir forši. Vienīgais kārtējo reizi mani pievīla laikapstākļi. Braucot uz šejienu, vienā brīdī pat sākas sniegs snikt. Aprīlis jau iet uz otru pusi, bet šeit tev vēl sniedziņš nāk no mākoņiem. Jā, un, protams, otra lieta, solīja jau, ka būs saulīte. Bet, nu, kā redzams, ir apmācies. Bet, nu, nekas. Mēģināšu no šīs situācijas izspiest to labāko, ko vien varu. Tā kā tā, laižam tālāk un fotografējam. Purezera taka ir veiksmīgi izstaigāta. Kaut ko sanāca sabildēt, to es jums arī parādīšu. Bet ir baigā škrobe. Aizmirsu dronam atmiņas karti paņemt līdzi. Līdz ar to tas video, ko jūs redzējāt sākumā, tas ir drona iebūvētā atmiņa. Tur kaut kāds 1 gigabaits laikam ir. Filmēju un pēkšņi parāda atmiņa pilna. Es tā sāku domāt, kā atmiņa pilna. Un tad sapratu, nav atmiņas karte paņēmusies līdzi. Bet, nu, kaut kas jādomā, jā. Labi, tagad eju uz mašīnu un braucam tālāk uz Niedrāju Pilkas purva taku. Izstaigāsim pa turieni un tad jau jābrauc atpakaļ uz Limbažiem. Jāsavāc čomaks un jāved mājās.
Es te tā braucu un domāju, īstenībā ir tik daudz visādas interesantas vietas, ko Latvijā apskatīt. Nu, cilvēks jau parasti izvēlās tos visus populāros galamērķus, kā piemēram rudenī aizbraukt uz Siguldu vai Cēsīm, apskatīt populārākās klintis vai purvus. Bet ir ļoti daudz visādi interesanti dabas objekti, un pati daba ir interesanta daudzās citās vietās, ne tik populārās. Tā kā jā, tā kā tu plāno nākamo izbraucienu kaut kur pa Latviju, iesaku tev braukt pa nezināmiem ceļiem, iespējams pa maziem, un ar garantiju būs, ka atradīs kaut kādas pērles, ko apskatīt, un vismaz būs interesantāk. Piemēram, šitāds ceļš, kaut kāda meža stiga vispār. Nu, navigācija ved pa šejieni braucu. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. Esmu ieradies Pilkas purva takā. Nu, te tā taka tāda salīdzinoši īsa, bet nu skaisti, ļoti skaisti te ir. Tāds kārtīgs purvs. Un te būs tāds maziņš skata tornis un blakus tāds dīķīts. Tur noteikti būs bilde. 100%. Bet laikam jāpiestāj būs arī jāuzēd un jāpadzer kafijā. Bass hit your. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like. When the bass face. Nu ko, purvs būs izstaigāts. Forši pa vecām sen nebijušām takām pastaigāt kādu laiku. Gan vienā, gan otrā vietā neesmu bijis. Nu tad purva brīdējs tagad dodās mājās. Jāsaka tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā nelielajā izbraucienā pa Limbažu puses purviem. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau! Bass hit your. When the bass hit your face, you be like. When the bass hit your face, you be like.